Kurzemes radio aktuālā intervija pie mums Kurzemē. Interviju ar leģendārās diskotēkas Ventas Dzirkstis dibinātāju un vadītāju Viesturu Liepiņu klausies šodien 2 dienā. Aktuālā intervija. Sveicināti Kurzemes radio klausītāji, šodien aktuālā intervija par kādu jubilāru mūsu novadā. Un šajās dienās paiet 40 gadi, kopš radās kāds notikums, jeb kā teikt pasākums, ko pazīstam ar nosaukumu Ventas Dzirkstis. Un tāpēc Kurzemes radio studijā šodien ir viesis, un viņa vārds ar šo jubilāru ir nesaraujami sasaistīts, un viņš ir Viesturs Liepiņš. Labdien! Labdien! Viestur, pastāstiet lūdzu par sevi šodien. Ar ko jūs nodarbojaties, kas jūs esat ikdienā starp mums? Ikdienā faktiski es teikšu tā, šobrīd es cenšos būt ģimenes tēvs pēc ilgiem gadiem, jo iepriekšējā laikā varbūt vairāk aizņēmu citas nodarbes un tā, bet, protams, es strādāju savā profesijā, es esmu elektroinženieris, nodarbojos ar elektrisko iekārtu, tīklu un tam līdzīgi projektēšanu, strādāju firmā KCE un tālūk. Jā. Vai jums patīk šobrīd jūsu ikdiena? Kāda tā ir, teiksim? Vai to virza notikumi vai apstākļi, vai jūs pats esat saimnieks pār savu ikdienu? Pateicoties saviem darba devējiem, faktiski es esmu pats noteicējis par savu darba dienu. Tas ir no mērā saistīts ar manu veselību, taču es esmu ļoti priecīgs, ka es strādāju ļoti labā darba kolektīva vidē. Man apkārt ir jauni, arī vecāki, bet pamatā jaunāki par maniem un zinoši cilvēki, kuri, paldies Dievam, visi cieņi viņiem ar cieņu izturās pret maniem, un varbūt kaut kādu pieredzi viņi gūs no maniem, bet es ļoti daudz esmu spējīgs iegūt no viņiem. Un arī tajā projektēšanas darbā man iznāk ļoti daudz saskarties ar cilvēkiem, jo es tiekos ar dažādu zemju īpašniekiem un visā citādāk. Tā kā ikdienā faktiski šodien es arī joprojām strādāju ar cilvēkiem. Jā. Vai jūs arī klausāties Kurzemes radio? Pamatā automašīnām, jo es diezgan daudz braukāju. Piemēram, aizvakar es nobraucu pie 300 km tepat pa Kurzemi. Tikko kā man ir iespējams, es pamatā klausos Kurzemes radio. Kaut kā man sieva vairāk ciena radio 2. Jā. Te mums ir neliels interešu konflikts. Un sakiet, kāpēc jūs klausāties? Kāpēc jūs izvēlaties Kurzemes radio? Vispār, godīgi sakot, es lielā mērā visu laiku esmu viņu klausījies, bet tā tik lielā mērā, kā šobrīd pateicoties Dainim Pilskungam. Jo, kopš viņš ir programma direktors, es pareizi saprotu, ja? Tad tā muzika, ko es dzirdu Kurzemes radio, manuprāt, liekas ar visplašāko spektru. Un, protams, tas ir kaut kas tas, kas kādreiz bija Ventas Dzirkstis. Jā. Ko jums ikdienā nozīmē mūzika? Mūzika, redziet tā, Jāņa evaņģēlijā arī teikts, ja, ka vispirms bija vārds, un tad tikai vispārējais seko. Tātad, ja tādā mūsdienu valodā varētu tik prasti to, es atvainojos izteicienu, to pārveidot to, ka bez materiālām, bez taustāmā ir arī kaut kas vairāk. Un viens no šādiem aspektiem neapšaubām ir tas, ko mēs izjūtam, sadzirdam visā citākā veidā ar muziku. Tad tas ir tā, ka tas kaut ko līdz manai dvēselē. Jūs, es saprotu, ticat arī Dievam? Protams. Tas ir jūsu pamats? Neapšaubām. Labi. Kur jūs ikdienā saņemat dzirksti savai dzīvei? Katru dienu, es šobrīd jau daudz gadus, faktiski no kaut kā 90. gada, es katru rītu sāku lūkšanu. Un viss pamats ir mūsu tēvs, tas ir Dievs. No turienes es ņemu to spēku un avotu. Bet es saprotu, ka tā nebija pirms 40 gadiem. Jā. Es vēlētos lūgt jūs padalīties ar to, kas bija pirms 40 gadiem. Un tas ir tas, kāpēc mēs šodien esam studijā. Un tās bija Ventas Dzirkstis, kas tapa tieši 1975. gadā, rudenī. Jā. Un ņemot vērā tos apstākļus un to laiku, tas bija padomu laiks. Skolas formas, dažādas tur pionieru komjauniešu organizācijas, jā, mūsu mērķis komunisms un rāmi dzels priekškars, bet es saprotu, ka bija jaunieši, kam gribējās no šiem rāmiem mazliet tā kā izlausties. Sakiet, kas notika 75. gada rudenī, kas bija tie cilvēki, tās idejas, kāpēc tā šī kustība, es gribētu teikt?
Tas ir vispār plašs jautājums, jā, par to varētu daudz un dikti runāt. Lai atbildētu šo jautājumu, man drusku jāievēršās vispār tā laika situācijā, jā. Redziet, es pats esmu no Brocēniem. Kaut gan dzimis es Saules pusē Druvā, tur man arī radinieki šobrīd ir, bet Brocēnos es mācījos un arī pa vasarām strādāju Brocēnu cementu šīferu kombinātā tajā laikā, arī jau kā elektriķis, jā. Un ziniet, Brocēni bija tāda vieta, kur ļoti daudz bija tie migranti. Diemžēl piespiedu kārtā tie nebija tādi migranti, kā šodien tie ir, jā. Bet viņiem bija iepotēts, ka viņi nes mums to kultūru un vispārējo, un es tā sajūtu to, ka tomēr kaut kas ir jādara, lai pie tās vadības tomēr savā zemē, savā tēvzemē nonāk latvieši. Un tāpēc vajag mācīties. Mācīties vajag gudri. Kaut gan es biju elektriķis, jā, bet tajā pašā laikā es mācījos arī, lasīju Ļeņina darbus, zinātnisko komunismu tur, un visus tos pārējos. Ar vienu domu, ja mēs spēlējam kaut kādu spēli, ir noteikumi. Un, lai tu šajā spēlē uzvarētu, ir jāievēro šie noteikumi. Un tāpēc es arī dažkārt, es redzētu, arī mācoties institūtā, elektronikas fakultātē, tur bija pa komjaunas sekretāri, te bija arī pašā institūtā, tur darbojos, diezgan plašā jomā, man arī paredzēts, ka es palikšu tur arī strādāt, jā. Bet iznāca tā, ka es tur biju Kaunijā nepareizi izrunājies, man, kā mēdz teikt, nostučīja, un es dabūju mainīt vidi. Un redziet, tad jau mācoties, es jau minēju tādu piemēru avīzē, ka elektriķi, tehniķi, kam pilnīgi, taču tur kaut kādas tās garīgās padarīšanas galīgi neinteresē. Bet vienalga, mēs no laukiem braucām, lai 8:15 pirmdienās būtu uz lekcijām pie profesora Steinberga. Filozofija bija. Viņš to mācīja tā pasniegt, un pēc tam mēs atkal tur tālāk jau, pat cik es sabiedriskā darbā darbojos, mēs varējām atlasīt tādu nelielu, nepārāk lielu, bet, tā varētu teikt, nosacīt uzticām cilvēku grupu, kur tāds diskusija klubs veidojās ar šiem progresīvajiem, varbūt, es nezinu, varbūt viens otrs to vesošā elīte neuzskatīja par progresīviem, bet mūsu izpratnē progresīviem pasniedzējiem mēs varējām runāt, un tur es arī iegūšu šo filozofisko pārliecību, ka bez šī materiālā ir arī tā otrā puse, vai ne, kas ir tas garīgais un vispārējais, bet tas viss bija tādā, netiešā formā, bet saprašanas formā, ja. Lūk, un pēc cik bet tā vide tāda bija visur patiesībā. Un tad, kad piespiedu apstākļu dēļ es izvēlējos uz Kuldīgu nākt, tajā laikā faktiski kaut kā 3% tikai bija tādi, kas nerunāja latvisku, viņi runāja latvisku, bet nebija latvieši varbūt, ja. Un vēl viena lieta, ka te bija tāda jauka vide, ka arī partijas komiteja, izpildu komiteja tīpaši, jā, tajā laikā, bija tādi paši cilvēki, jā. Viņi jau arī patiesībā gribēja to pašu, ko es, bet varbūt, lai man piedod, viņiem nebija iespējas manipulēt ar tiem spēles noteikumiem, kā es to varēju atļauties. Lūk, un tāpēc 75. gadā kultūras namā, tajā laikā kultūras nama direktora bija Irēna Taube, kaut kādu laiku bija nodibinājies strādājušās jaunatnes klubs Ēnas Zirgs. Un viņiem tur, viņi gribēja laikam tā kā attīstīties vairāk, un kaut kā tam pietrūka, kaut kāds tāds žiperīgāks cilvēks varbūt, es tā saprotu. Un viņi aicināja man, es gan ne īpaši reiz pieteicos, jo es joprojām vēl braukāju uz Rīgu, kur anglikāņos darbojos, un tā tālāk man jau visi tie kontakti, protams, bija, es nevarēju tādā Dzirkstelē, un jaunā inženieri, un Liesmā, un tā tālāk, bet tā sākām, un es beigās piekrītu, bet ar vienu noteikumu, ka šajos pasākumos nebūs dzīvā muzika. Man jau bija skaidrs, jo, redziet, es 73. gadā biju Polijā ar jauniešiem kopā. Es par to tik smalki nestāstīšu. Un tad es pirmo reizi ieraudzīju, kas ir diskotēka. Un tad mēs tie cilvēki faktiski uz PSRS atvedām to ideju. Un pat cik es toreiz arī te vadošajā darbā tur ņēmos sabiedriskajā darbā, tad tapa anglikāņi, un tur jau Hartijs Lediņš sāk veidot savas pirmās diskotēkas. Ja. Bija Unesās Vitāls Leņš, manuprāt, bija. No tiem attīstījās poligrāfiķi. Ja. Lūk,
Tas bija 73. gadā. Es dabūju finišēt 75. atnācu uz Kuldīgu, un es pats ar tām disenēm nebija īpaši ņēmies, bet es sapratu, ka tā vide šeit ir tāda, ka pasākties dejot pie kaut kādas tur pie radioaparāta tajā laikā, kad viss notika dzīvi, ja? Tas ir neiespējami, bet, es varētu daudz stāstīt. Tā mēs pakāpeniski uzsākām, un tie vakari bija tādi, interešu vakari, ja? Bija informācija par muziku, bija tāda koncerta lekcija, varētu sacīt, ja? Protams, ir interesanti, cilvēki bija paaicināti, dažādas viktorīnas. Tas viss notika arī pie galdiņiem, tāda kafejnīcas formā, ja? Un arī tur dejas bija. Tā, un tie jaunieši jau bija arī patiešām visi tādi strādājuši. No skolām tur bija mazāk, ja? Bet tādi, ap 20, pār 20, tādi cilvēki. Tur bija gan arī šobrīd tur Skaidīt Šēniņu joprojām kultūras namā, lai ka viņa kultūras namā nedarbojas. Tur bija Zigurds Ķēzars vai neko, es zinu, ritīgi. Tad tie no kultūras nama ļaudīm, ja, tajā laikā. Tad pārējos tur bija aktīvisti no Guns Petrlēvics, tur bija tā kā daudz cilvēku, un mēs veidojam visu to sākām. Tā vide bija apmēram. Un es saprotu, ka jūs bijāt tik ļoti ar to ideju pārņemts un arī aizdedzies par to, kad es pieņemu, ka jums nebija grūti sekotājus, teiksim, pulcēt ap sevi, kam arī interesē mūzika, kam arī interesē veidot šīs diskotēkas dīdžejus un, es saprotu, deju grupas. Varbūt tas izklausīsies nedaudz tā, plātīgi, ja tā varētu sacīt, ja. Man, protams, nebija nekādas īpašas problēmas, ja, jo es jau strādāju, bija kaut kāds gadus 3 vairāk ņēmies pa tajā laikā Politisko institūtu, kur ir 2000 studenti, ja, un visu to, un visu laiku jau, no vidusskolas laikiem es esmu no cilvēkiem ņēmies, un tas interesi jau ir, un pats galvenais, ja atkal es atgriezīšos pie Dieva, ja, katram cilvēkam ir dots talants, un ir svarīgi to talantu atrast. Nevajag vienam likt dejot baleti, viņš tajā laikā varbūt ideāls tehniķis, vai dziedātājs, vai pinzelētājs, ja. Ja to visu atrod, katrs atrod interesi, un ir tas kopīgais mērķis, ka mēs varam kārtīgu muziku klausīties, kvalitatīvi uzzināt to, ko mēs nevaram uzzināt, bet, saprot jau, ka tās ir vērtības, ja. Nav problēma. Jūs to visu ieraudzījāt cilvēkos? Neapšaubām. Un Kuldīga ir īpaša aura. Tā ir tāda vide, kur... protams, man bija jārēķinās arī ar to, ka Kuldīgā, ka es atļaujos izteikt, wunderkindi, jeb īpaši talantīgi vai ģeniāli cilvēki ir ārkārtīgi maz, ja? Teiksim, kaut kur Rīgā tas iespējas ir daudz lielāks, bet nevajag tā, un tāpēc mēs arī jau pašā sākumā es izvēlējos tādu komandas formu, ja? Lai viens var papildināt otru trūkumus, un trešā, un savstarpēji tas notiek. Teiksim, ja ir izcili talantīgs cilvēks, ja, viņā varbūt arī viss tas vienā. Bet tas varbūt Kuldīgas apstākļos nav uz ilgu laiku, viņš varbūt mācās vidusskolā vai kur, loģiski viņš aizies tālāk mācīties, strādāt, kāps augšā. Tāpēc Kuldīgā, lai tu varētu dabūt kaut kādu līmeni, būt arī paši apmierināti un sasniegt savus mērķus, ir svarīgi strādāt komandā. Īstenībā jau es saprotu, ka tas fenomens ir tajā, kad tieši katrs dara to, ko prot. Un tas, kas vislabāk... Ko grib prast. Jā, kāds viņam ir talants, ja? Var jau būt talanti un prot un var negribēt visādi, ja? Bet tas savienojums, jā. Jā. Es domāju, šodienas klausītājiem, tie, kas ir jaunāki par teiksim, mūsu vecumu, ja, viņiem interesē, kā jūs tajā laikā varējāt kontaktēt, teiksim, kur jūs saņēmāt mūziku, nebija ne internetu, nebija ne mobilo telefonu, bija ierobežota vispār kāda informācijas, teiksim, ieplūda Latvijā vai teiksim, kā tas viss notika, kur jūs to visu ņēmāt, kā jūs savā starpā komunicējāt bez tām visām ierīcēm, kas šodien ir tādas ikdienišķas? Jā, viss, protams, sākās ar radio. Diemžēl ne jau Latvijas radio vai Maskavas radio, tās viss bija traucēja rādstacijas, kuras tika traucētas, tur Radio Luxemburg un BBC, un man jau grūti atcerēties, tur dažās bija tās
no tā pamatā klausījās. Un arī tie nabaga muziķi tajā laikā arī to pašu klausījās. Un centās pierakstīt kaut kādas notis, vēl trakāk bija vārdiem, ja. Tāpēc arī tā muzikas kvalitāte, tie paši Beatli vai Creedence vai kurš tur, ja. Ļoti grūti no slēpējoša raidsacīs kaut ko sakarīgi piefiksēt. Protams, tika meklēt kontaktu ar jūrniekiem. Paldies Dievam, te Kuldīgai tālu nav, Ventspils. Un kaut gan tajā laikā es šeit strādāju pie inženieru, man alga bija 90 rubļu mēnesī, un tajā pašā laikā viena plati no jūrniekiem arī maksāja 90 rubļu. Bet tāpēc atkal mums bija interešu kopa, viens nopirka vienu plati, citu aizņēmās un rakstījām iekšā. Man liels balties jāpasaka Edvinam Brakmanim, kuram bija magnetola Rigonda rāģiņš apakšā uz tādām 4 garām kājiņām un virsū paceļ augšā uz 4. ātrumu magnetofons. To mēs no viņa mājām stiepām uz kultūras namu, un tā mums bija pirmā tāda muzikas saskaņošana, un iedomājieties, ka cilvēki paraduši pie dzīvās muzikas, kā es saku, pie džinģālistiem spēlēt, ja, un atneš šitādu štruntu, un tagad mums tāds būs tur jādejo. Bet dejoja. Bet pakāpeniski tas viss tā attīstījās, jo mēs, lai vai citādi, attīstījās visus priekš, ja, un mēs piesaistījām, pat cik es arī kaut ko no elektrības jēdz, ja, un piesaistījām tehniķus, ja, un tam līdzīgi mēs cīnījāmies par to kvalitāti, jo te bija jēga tikai tā, ka varēja klausīties katrā gadījumā kvalitatīvāku to muziku, nekā to objektīvu apstākļu spiesti, dēļ bija spiesti atskaņot dzīvie muzikanti, ja tā varētu sacīt. Es saprotu, jūs ar Vēncas dzirkstīm viesojāties arī, ne tikai Latvijā, bet jūs braukājāt pa Padomju Savienību. Jā. Teiksim, vai atšķīrās tā programma, ko klausījās Latvijā, un kas bija, teiksim, ko jūs vedāt ārpus Latvijas? Tajā laikā nebija robeža tāda Latvija, vai kas bija? Jā, nē, bija, faktiski jau bija, jo mēs jau skaitījāmies tur tie rietumi, jā, un pateicoties tam, arī šobrīd, ja viņi visi tiecās uz tiem rietumiem, jā, lai arī kā piedod man Puķins, jā, un viss citur, bet ir jau tā, ka tā kultūra jau tomēr nāk tāda vismaz, jā. Redziet, un otrkārt, kā jūs varējāt saprat no šīs mūsdienas sarunas, es esmu pietiekami liels nacionālists, jā. Nevis nacionālists tādā nozīmē, bet vienkārši es cienu savu tēvzemi un savus tēvus un savus vecākus, no tāda izējot, jā. Un godīgi sakot, tas, ko mēs rādījām šeit Latvijā, vai kaut kur tur Tomskā, Sibīrijā, vai Ļeņingradā, vai Kišņevā, vai Tallinā, vai Kaļiņgradā, patiesībā pa lielam viņš neatšķīrās. Faktiski nē, jo muzika jau stāv pāri visam. Laba muzika nav svarīga, ja. Protams, redziet, es jau tajā laikā arī strādāju pa kultūras nodaļas vadītāju, pateicoties tam, ka bija progresīvi rajonu vadība tajā laikā, ja, un es varēju visu to. Es piepratu to spēles noteikumus. Un ja man vajadzēja kaut ko, bija tā, ka man Kišņevā pārtrauc man darbošanās uz skatuves, un čeki man aizvāc uz, ka tagad Latvijā sauc stūrmāju. Labi, ka man nevarēja citi žokei līdz, visu varēja turpināt, atļauj turpināt, bet man bija jāizskaidrojās, ja kas un kā tur. Bet, par ko tas bija? Tur bija diezgan stulbi, ja. Redziet, man bija laba sadarbība ar Hardiju Lediņu, un daudz idejas es no viņa, ar viņu konsultējos, un pat cik mums līdzekļi nebija lieli, mēs dažādas vizuālās efektus ļoti vienkārši atrisinājām. Ļoti vienkārši. Un mums bija vienmēr tāds fona, kā lai to saka, aizkars vai audums tāds, uz kuru mēs projicējām visu ko, bet viņš nebija balts, viņš vienmēr bija kaut kas tur bija uzzīmēts. Un šajā gadījumā mums bija, jo centrālā daļa bija, kur var gaismot, kaut ko rādīt, un uz kur fona arī varēja dejotāji ņemties, bet pa perimetru riņķi apkārt pa malām, bija kaut kādi elementi. Un šajā gadījumā mēs bijām izvēlējos ornamentus, ja? Tie bija ugunskrusti. Protams, tur jau biedri bija sakstatījuši kārškrustus, ja? un man tur bija jāiet un izskaidroties, kas un kā. Bet, paldies Dievam, ka es jau teicu, ka es to spēles noteikumu zināju, un es arī to Ļeņina darbus biju lasījis un vispārējo. Es biedriem tur pastāstīju, viņi laikam saprata, ka es galīgi stulbs neesmu, un tas pat tiešām, te paldies Dievam tā. Bet ko jūs teicāt par tiem kārškrustiem? Es teicu, ka latviešu ornaments tas ir. Piedošana, tad ejiet, šķiriet, skatieties, kaut kāds
bibliotekā, meklējiet, es to varu pierādīt. Šobrīd šeit pie jūsu kabinetā te aizgaldā sēžot, es taču jums te nevaru, kā es to, ne viņi to saprata. Jums bija bišķi baila? Ziniet, varbūt, nē, godīgi sakot, nē, jo es biju pietiekami pārliecināts un man jau viss atļaujas, ja, jo tur jau, lai izbraukt ārpus Latvijas, tur visāds kategorijas vajadzēja, tur ministriju atļaujas un kas tik tur partijas komiteju saskaņējumu programmu apstiprināšanas. Man jau tas viss bija līdzi. Tas nebija tā kā, tā kā paņēma un kaut ko uzspēle aizbrauc. Tā kā kā es saku, paperi bija kārtībā, man aizēja bijāt pārliecināt. Jā. Es jautāju savam vīram, ko viņam nozīmē, kas viņam asociējās ar vārdu Vents Dzirkstis, un viņš teica, viņš atcerās tādu gadījumu. Viņš gāja 8. klasē un bija jāprasa atļauja, vai drīkst iet uz Vents Dzirkstu šo pasākumu, jo tas bija vairāk tā kā vidusskolniekiem. Tajā laikā viņš gāja 8. klasē, un viņš teica, ka visi gribēja tikt uz turienu un redzēt un iesaistīties tajā. Kā jums liekas, tas bija tā labi toreiz, ka bija tā viss tādos rāmjos salikts, ka nedrīkst, teiksim, no 16? Tas bija cits jautājums faktiski, tādā citā plāksnē jau patiesībā, jā. Nekas labāks nav par demokrātiju, jā. Bet arī demokrātija ir kaut kāds robežs. Es nezinu, ja šobrīd varbūt ir pārāk liela tā demokrātija, ja, un man brīžiem skatoties mūsu valdību, un vēl vien liekas, ka tās morālās īpašības, un viss ir aizgājis galīgā, pa daudz, es nezinu, kā lai to pasaka. Tajā laikā varbūt viņas tās tika kaut kā tā robustāk iespiestas, ja. Bet ne par to ir runa, ja. Varbūt kāpēc viņi gribēja tikt uz turieni, ja. Man liekas, tas bija tas, ko es 73. gadā tajā Krakovā redzēju, ka tas pasākums ir ne tikai plika mūzikas atskaņošana, ne tikai plikas dejas, kā es saku, pļesks, jā, krievu valodā, jā, bet kas ir kaut kas vairāk. Un tāpēc Vents Dzirkstis vienmēr es esmu bijis par to, ka ir jābūt kvalitatīvai muzikai, konservēta, bet man personīgi nepatīk šī konservētā būšana. Tāpēc vienmēr klāt, vai tur kāds var uzdziedāt, uzspēlēt, uzdejot, palasīt dzēju vai vēl kaut ko nebūt, ja, vai kaut kādu video rādīt, vai viņš ir kaut kas vairāk, ne tik vien muzikas palaišana. Sakiet, kurā brīdī jūs jutāt, kad Vents Dzirkstīm tā kā jāiet pensijā? Redziet, es jau teicu, kāpēc tas radās. Pamatā jau, es saku, pēc revolūcijas. Revolūcijas domāju, tad tautas fronts laiks, un vispār es pēc tam arī iestājos zemesardzē, un mēs darbojamies ilgi, un tā. Viss mainījās. Un, protams, informatīvā piekļuve, jūs pat teicāt šodien, ja, kāda ir. Nav vajadzīgs man tur meklēt kaut kāds ierakstus, kaut kāds tur stāstīt un tam līdzīgi, ja. Tā kā tajā formā tas ir pilnīgi, un tā muzikālā informācija ir iegūstama savādāk. Viņš viss tā, tie mērķi, ko mēs gribējām sasniegt, ja, šī muzikālā izpratne, ja, un vispārējais, viņi tika sasniegt patiesībā. Un tālāk jau, mēs tur visā tur ņēmāmies, tur mums visā konkursi bija, arī Kuldīgas televīzijā mēs tur ņēmāmies, Kuldīgas sabiedrībā, bija pat tiešraids no televīzijas zāles mums bija, un mēs visu, bet tā pārējā informatīvā pieejamība, ja, un arī situācija, kafejnīcas un materiālā situācija, viņa nomainījās, un viss mainās, viss tas ir pagājis. Jā, bet es saprotu, ka jūs joprojām satiekaties. Jums ir tomēr tādas tradīcijas savā starpā palikušas. Te man jāpasaka tam, ka tagad mēs atzīmējam Vents Dzirkstis 40 gadu startu, ja, es gribētu tā teikt. Un mēs ar Neldu pirms kādu pusotru mēnešu sadūšojamies un pasēdēsim un Excelītī sarakstīsim, kas mums tie dalībnieki bijuši, jo, redziet, man jau visu laiku bija uzskaiti. Man bija uzskaita vārds, uzvārds un tur viss parametri. Jā. Cik apmēram cilvēki tur darbojas? Un tāpēc es saku, mēs tagad ņēmām, man bija pat 3 sastāvi, jā, dejotāju grupas un tehniķi capatās un vokāli instrumentājas ansamblis bija. Un ja mēs tagad, es visu paskaitīju tos, kas vismaz sezonu ir darbojušies, mums ir tās vairāk kā 400 cilvēku. Par tiem 25 aktīviem gadiem.
Tas ir nopietni. Baigi nopietni. Es pat nebiju domājis. Es tā rēķināju, kaut kad tā bija pirms 10 gadiem kaut kā 270 vai ko, bet tad es nebiju pieskaitījis, jo mums bija arī tas sagatavošanas grupa, jā, un viņi tur attīstījās, mēs tur bērnu rītus taisījām. Es vairāk it kā pieskaitīju tos, kas mēs braukājām uzstājoties, jā, kā teikt, komerciāli jau zināmā mērā. Jā. Es saprotu, ka tur šajā Ventas Dzirkstīs darbojās jaunieši no cik gadiem? No 18 gadiem? Tajā pamatsastāvā faktiski tie bija vidusskolnieki. Kopumā ņemot. Starta mirklī, es kaut teicu, tā bija strādājošā jaunatne, bet mēs pakāpeniski, man jau tā forma, tāpēc es jau pakāpeniski virzījos uz to diskotēku. Man jau tā kafejnīs būšana, tā kafejošana un tā uzkošana, man tas bija vienkārši pārējais tāds elements, lai tiktu uz to, ko es gribēju. Ja. Tā kā tas vecums bija pamatā tā. Mums bija arī kaut kur 80. gadu beigās varētu būt kaut kur tā apmēram. Mums jau vidū, mums bija pat 3 sastāvi, mums bija ļoti maziņi, ja, tie bija tādi, tīnīši, ja, līdz kaut kādiem tur 16 gadiem apmēram, ja, līdz. Tā bija vidusskolnieki, un tā bija tāda arī, kas patiešām arī strādāja, ja, 3, plus mums vēl bija vokāli instrumentālais ansamblis. Tā kā tas vecums, bet pamatā viņš tomēr uz vidusskolniekiem bija orientēts. Un sakiet, šie dalībnieki, kas sanāk kopā, tagad arī jūs sanāksiet kopā savā gada dienā kopš starta, vai šie visi dalībnieki jūs joprojām redz kā vadītāji? Es nezinu, tas jāprasa viņiem. Katrā gadījumā, gatavojoties šī jubileja nenāk no manīm. Pagājušo gadu pie manīm atnāca Arina, Zita, atnāca daži cilvēki pie manīm un teica, Viestur, vajadzētu jubileju uztaisīt. Ja mēs varam taisīt, bet man liekas, arī tikai jubileja būs nākošu gadu. un godīgi sakot, es teicu, ok, es esmu gatavs piedalīties. Un es arī piedalos. Jo viņi īsti sakot, kas man nekait, es esmu savu padarījis. Šobrīd viņu vidū ir fantastiski profesionāli cilvēki. Dažādās jomās. Gan radio jomā, gan biznesā, gan jurisprudencē, gan mākslā, gan režisori ir fantastiski tehniķi. Es varu tikai priecāties. Jūs savā starpā tā kā arī komunicējat? Jā, cenšamies. Jā. Es pieņemu, ka šodien daudzi arī no šiem 400 cilvēkiem, kas ir bijuši jūsu interešu klubā, netiks šodien uz pasākumu. Ko jūs viņiem novēlētu? Acīm redzot, būt vienkārši laimīgiem. Katram ir savā jomā, un es domāju, ka Ventas Dzirksts viņiem ir devusi dažādas impulsus un pieredzi, startu pieredzēt turpmākā dzīvē. Un lai viņiem patiešām veicās visās jomās, kā no kurām Dievs devis dāvanu, un ne tikai. Jā. Es jums teikšu liels paldies par sarunu. Un es jums novēlu, lai jūs esat tiešām kāds jūs bijāt līderis, varbūt 40 gadus sākot atpakaļ, lai jums izdodās arī būt līderim arī šobrīd, gan, kā jūs sakat, savai ģimenei, gan arī cilvēkiem, kas uz jums skatās kā uz cienījamu cilvēku, un lai tiešām, lai Dievs jums dod to, ka jūs varat aiz sevis pulcēt cilvēks joprojām. Paldies! Jums, klausītāji, atgādināšu, ka tā bija saruna ar interešu kluba Ventas Dzirkstis vadītāju, toreizējo vadītāju Viesturu Liepiņu. Un mēs arī Kurzemes radio sveicam Ventas Dzirkstis 40 gados kopš dibināšanas, un studijā tātad biju es, Dace Blūma, un par skaņu rūpējās mans kolēģis Māris Dācis. Lai jums laba šī diena!